Čau, ir jau 84. diena, bet tas nav svarīgi. Kas ir svarīgi, kad es beidzot sasniedzu 1000 sekotājus, abonētājus, subscriberus. 1000 šodien. Tādēļ šodienas triks es ceru, ka jums patiks, jo pie šī es tā kārtīgi piestrādāju. Šodien parādīšu jums nevis tādu kā triku, bet tādu kā spēli. Jūsu uzdevums sekot šai sarkanai bumbiņai. Es to noliku šeit. Un pirmais jautājums. Kur ir sarkanā bumbiņa? Ja jūs sakāt uz glāzītes augšas, tas ir nepareizi. Jo redzat, šitā ir glāzītes apakša. Šitā ir augša. Tātad šo bumbiņu stāv uz glāzītes apakšas. Ja? Es paņemšu šo bumbiņu, ielikšu sev rokā, uzpūtīšu. Un tā parādās zem glāzītes. Paņemšu, ielikšu rokā, uzpūtīšu, pametīšu gaisā, parādās zem glāzītes. Paņemšu šo bumbiņu, uzpūtīšu, pametīšu gaisā, parādās zem glāzītes. Šoreiz paņemšu bumbiņu, ielikšu sev kabatā. Ja? Kur ir bumbiņa? Kabatā, vai ne? Vai ne? Nepareizi, tā ir lūk šeit. Vai jūs sekojat man līdzi? Nu, mēģiniet sekot. Pēdējā reize. Iemet bumbiņu glāzītē, paņem viņu ārā. Ja? Sekojiet cieši. Iemet glāzītē, paņem bumbiņu, ieliek kabatā. Kur ir bumbiņa? Tieši tā, bumbiņa lūk šeit. Apakšā. Bet nekad nedrīkst jaukt kabatas. Skatieties, ja es ielieku bumbiņu kreisajā kabatā, tad parādās tomāts. Ko te dara tomāts? Ko? Bet par tomātu parasti es neesmu tādā šokā. Ja? Vairāk man šokē olas. Ne jau tādas olas, kā jūs domājat. Nē. Lūk, šitā ola. Šitā. Es vēlos nomirt mierīgi, miegā. Kā mans vecstāvs. Nevis bļaujot un ķērčot kā pārējie pasažieri. Labi, tiekamies rīt. Un tagad gaidām miljonus sekotāju. Labi, čau.